Šodien mums atved kūduri. Es pasūtīju no depo, tāpēc, kā ar visu pievešanu iznāk lētāk nekā pirkt uz vietas. Tas viens un otrs uz vietas arī dabūt nevar. Man vajadzēja skābo kūduru 5 maisus, jo krūmmēlens jāizstāda. Jārok tomēr ir bedres, jo parastajā zemē viņas galīgi neauga, stāv uz vietas. Un paņēmu uz tādiem. 2 kūdrus substrāts, 2 maisus. 1 maiss paliks uz nākošo gadu. Nu, tik daudz es, kā teikt, man tik daudz nevajag vienā gadā. Jo mēs jau neaudzējam pārdošanas tādas. Bet tā kā ceļš maksā un kūduri var stāvēt, tad var sakot, viņi paliks uz nākamo gadu. Tā es izdarīju arī aizpagājušo, tā ka pagājušo gadu man arī nevajadzēja pasūtīt. Ja būtu vajadzīgs tikai kūdrus substrāts, tad jau mēs ar vieglo būtu atveduši. Bet vajadzēja arī to skābo kūduri, tad ar vieglo skraidīt. Manā mašīnītē tur vairāk pa 1 maisu. Nu labi, varbūt 2 var. 2 īstenībā mēs te likām, kad mums atveda tur pļaviņā krāvā ārā. Tāpēc, kad nevar pašreiz piebraukt. Un tur viņam arī jau sāk buksēt. Ot, tāpēc, kad lietus bija bišķiņ līs un mums ir māls, un māls, kas salīst, tad ir tā kā sviests pa virsi. Izauguši ir tomāti sētie, sējas viņas 11. martā. Labi, to es izstāstīšu, ka būšu siltumnīcā. Nu, slēdzies ārā. Ot, sanesu tomātus, tiem jau nāk jau īstās lapas ārā. Es iestādīšu podiņos šodien. Šis ir baklažāns. Ja ir laba baklažāna sēkla, tad viņi ļoti skaisti un ātri uzdīkst. Tad te ir paprika. Šitas ir Kalifornijas. Ar papriki tā. Te reku tikai 1 uzdīdzis ir. Un te ir 1 jalapeno. O, reku. Vēl 1 nabaks. Tad tur ir 1 slikti dīdzis sakal baklažāns. Ja ir laba sēkla, viņi uzdīkst ātri un draudzīgi. Kalifornija. O, šeit Kalifornija. Tas ir sarkans kaut kas. To es nezinu, kas tas ir. Nu, droši vien sarkana paprika. Te ir čūsku, tas ir sīvais pipars. Te ir nero, tas ir baklažāns arī diezgan sliktīdis. Bet šitam es te vēl jau piesēju jau klāt. Kad ir kā laistot bišķi atsegās sēklas. Tāpēc kādreiz pagājuši gadu arī tā darīja, piesēju klāt. Nebija nekāda vaina, te es iznesu ārā jau arī tabaku. Un tā strādāsim. Šeit jāsalaisti pirms izstādīšanas, lai necieš saknes. Te mani kūdriņi jau vien ienes. Ot. Tā kā strādājam. Kūdri vienmēr ir jāsalē ar ūdeni un kārtīgi jāsamaisa. Lai viņi tā tur sajaucās. Varēja jau pagaidīt, kad viss iesilst, bet nav jau arī briesmīgi atdzis. Tā, es tā domāju, ka bišķi stādīs tiek un pats nekā teikt sasils. Viņi tā maisot.
Šī jau ir jau laba, tas šajā pusē. Tādi tie darbiņi. Tā, nu jau paliek stiprs silts. Laikam būs jaka jāvelk nost. Tā krāsnes dikti iesilda stipri. Tā ziņā jāliek tagad būs kaut kādi zaļi un rasni iekšā. Lai viņi bišķi mazāk sildīt, bet ilgāk degt. Nevar saprast. Kas tā tur ir atnācis? Ko? Un bišķiņ pievar šībars tagad arī tāds pusvirs ir. Kad ir šitas galīgi uz augšu, tad ir absolūti vaļā, kad tā bišķi pievar, tad ir mazliet vaļā. Bet nu arī tā, lai tvans neveidojās un nav bīstam tam, kas strādā, ja cilvēks ir iekšā. Tā, te izvēlēsimies kādu, kas ir baigi garš. Baigi garie te visi. Varētu sacīt, ir, ņemsim šito. Tas ir radiniec, tas violetais tomāts. Te ir 1, 2, 3, 5 stādiņi, tā kā vajag savām vajadzībām. Podeņi man diezgan lieli ir. Tā zemeite, kas būs, kamā viņš būs audzis. Viņa arī izaug, izmanto visu to podu. Un tagad diezgan agrs ir. Būs vēl jāskatās, kad sauns ir, kad viņus var stādīt, jo tā siltumnīca nav apkurinām, kur tomāta augs. Redz, cik viņi tāliet iekšā. Tā speciāli viņi nav jāloc, viņi tāpat izaugs labi.
jau tie tomāti izstiepjās ne jau tikai dēļ gaismas trūkuma, bet arī dēļ tā, ka silts ir ļoti istabā. Mums ir ļoti silts, tur, kur viņi aug. Tā, šitos mēs tūlītās izkrāmēsim, tur, kur viņi augs. Tomāts likšu te uz zemes, uz dobas. Kāpēc viņas liek uz zemes? Tāpēc, ka gliemeži viņas ēd vismazāk. Nu, lai gan gadās kāds brīnums arī, ka kādu tomātu nokož. Tāpēc tomāts labāk ir mazliet rezervu audzēt. Jo nekad nezinu, kas būs. Pirmais podiņš nāk ar uzrakstu, un tad strīpiņā iz viņu, tad viss tā šķirnēt. Ot, tādā veidā. Tā šitik daudz sapodoja, šitie visi tomāti, bet te ir diezgan daudz arī lauku tomāti, piemēram, šitas viss iet ārā, un vēl te lauku tomāti, bet man liekas, ka šitie te, un šitie tikai siltumnīcā. Ko es vēl izdarīju? Tā es te daudz ko vēl iesēju, jo tas sēklas viņas jau arī nevar gadiem taupīt. Šitās man kaut kāds dīgs, nedīgs, tas sasēja visu kopā. Te ir asie pipari, te ir miksētie, te ir, sakot, baklažāni. Te ir šitas ir gaišā paprika, arī nezinu no kur gada, vai viņi dīgs vai nedīgs. Un šitos te, lai viņi te bišķiņ pasildās, pieroda bišķi vēlāk, te nav tā dikti steidzami. Pēc tam tos arī stādīs ārā. Tādi lielāk, kas paauguši šitie te baklažāniņi ir. Tā sakot, tie pirmie būs. Iesēju vēl te baklažāns, kas bija tādi pa 5 sēklām, pa 10 paciņā. Var sakot, sagatavoju kastīti, domāju, vēl pētersīļus iesēt, tos jau var stādīt agrārā. Un te 2 podiņi, paskatīšos, vai no tomātiem nevajadzētu kādu atjaunot šķirnīt, kādu Rīgas lielos, un es domāju, varbūt tur vēl kādu jāpaskatās, kas man nav atjaunot kādu laiku. Ot, kurinām te pa biškam bāži šitos te lielos. Temperatūra mums ir jau 28 grādi, tā ka vispār ir diezgan karsts te. Prasās mukt ārā. Ot. Te ir redījis auga. Nu, tādi mani dārza darbiņi šodien. Te vēl palika podojamie. Te ir iesēts vēl jauns izkaukas, te ir paprika. Gaišā ir baklažāns iesēts. Vēl viens baklažāns, paprika, miks, vienkārši, nu, lai sēklas nestāv. Asie pipari, kāposti spicie, agrie un pētersīļu mazliet pirmajam, tā teikt, pētersīliešiem. Te ir pārstādītie tomātiņi, sīpolociņi drīz būs ēdami. Jo šitā siltumnīca ir kurinām, un te būs visu laiku silts. Atnes malciņu. Te agars, kad agrāk pacelsies, te viņš atnāks iekurināt. Un vēl ir piesēja 12 podiņus ar tām šķirnēm, kuras ir jāatjauno. Nu, kurus ilgāk ir jau, kā teikt, sēklu bankā.
Te man diedzētavu aiz mūriša. Tad vienmēr jāpārbauda, vai kaut kas nav uzdīgs. Šodien 2 podziņas aiznes uz siltumnīcu. 31. marts. Putniņi dzied. Laiks tāds silts. Nu, apmācies, bet augsts nav. Meža balodas kaut kur. Jeb lauku balodas, tā aplikācija teica. No retajiem putniem man te ir dišknābis un sarkan galvītis. Bija noķērus aplikāciju. Vai viņi te arī liksdos, to vēl nezinu. Sula. Es, kad strādāju siltumnīcā, dzeru sulu. Te man agaška naktī jau kurina. Drošības pēc. Te man ir tomāti, kuri ir iesāti 11. martā. Nu, es nezinu, es nenocietos jāsit pa pirkstiem. Bija domāts 15. bet iesējās 11. Ir izpodoti. Un nu tik jāgaida, lai tik auga. Jā. Podošanā man sanāca tajā dienā, redzes ar tādu nepacietīgu. Sanāca iepodot augstā zemē un ar augstu aplējumu. Reku būs viens šiltīte. Šodien izlēmu, ka jāparāda, kā es sēju. Lai gan man praktiski viss ir iesēts, bet es taču rekur neko neparādīju, tāpēc, ka man, es nejūtos kaut kā labi. Tā, šitā ir paprika turbo. Rakstīts asā paprika. Kāda ir, tāda ir. Principā man viss ir jau sasēts, man tagad ir vienalga, kāda es vēl papildus iesēju. Rakstas uz tādiem kurciņiem. Viss jau sasēts un dīkst. Kūdru ņemu kā es viens. To es, man liekas, jau parādīju. Reku mais. Te parušina ārā to kūdru un pēc tam salēja leikāni. Un tad viņš šitā te jāsamājas. Strādāt man patīk ar cimdiem. Vienmēr strādāju ar cimdiem. Es pat šņurītes spēju siet ar cimdiem. Atsakot, ieliekam zemīti. Viņu var pat piespiest mazliet, bet nu ne stipri. Te mēs uzlies vēl ūdeni. Ieliekam.
nosaukumu klāt. Viss vēl mierīgi izaugs. Ja kādam kaut kas nav paveicies ar tomātiem vai tam līdzīgi. Sēkliņas labāk izretināt. Jā. Es pietiks ar 1, 2, 3, 4, 7 sēkliņas. Jā, zemējas klāt neko neliek, tā ir jau, sagatavot tādu, tā kā viņi neliek ne trihodermiju, ne tur biolānu, neko klāt neliek, tas viss. Man neslimā neviens, tāpēc es neliek. Pēc tam ņemam maisiņu parasto. Un pārvietojam uz diedzētavu. Diedzētavu man arī iefilmēta. Nu un šodien es pārstādu tos, kas man jau ir sadīguši. Tik kaut kas sarkans. Bet pabeigsim ar Kalifornijas brīnumu. Tāda ir tā paprika. Šitāda izmēra. Kaut ko kratās. To izņemam laukā. Zemīt labāk, lai mitra nekā sausa. Bet ne slapja, tā lai viņa smuku birst. Šito es ņēmu vot šitā te. Tad tā ir bedrīte iekšā. Pagaidām es noriskēju uz zemes likt. Bet vispār paprika ir jāuzpasē. Man liekas, ka viņi gliemešiem patīk. Vēl gliemeši nav lāgas pamodušies. Bet, kad pamostās, tad viss tas, ko viņi ēd, tikt jāuzpasē. Vismazāk viņi ēd tomātus. Bet var kāds, kā teikt, kaut ko sajaukt un pārkost to tomātu uz pusēm. Allaža to jārēķinās, ka kāds aiziet bojā šitajā stādījā. Kaut kā tā. Es tā īpaši nemēru vai dziļāk, vai tā pašā dziļumā. Vienkārši stāda. Jo izaug jebkurā gadījumā. Šitā paņemot arī liekā zemi nobirst, ja tur gadījumā puspoci līdzi. Nu, nāc. Kas radīja? Viss jāpārbauda. Kaķis ienāca. Jā, jau viņi tā diezgan prātīgi nelien tur podas gāzt apkārt. Cerams, ka šoreiz ar neapgāzīs. Nā, šitā te, tas ķēli ir diezgan ātri. Bez nekādas mistikas. Lai gan mistika jau vienmēr patīk cilvēkiem mistika. Tur visādas sarežģītas lietiņas likt klāt un visādi tur sarežģītas lietas. Nav nekāda vaina, tā arī var. Man laikam patīk visu ātri darīt.
lielākā daļa ārā augs. Ir man mazā siltumnīciņa viena, ko es parasti lieku ar paprikām. Tur vēl paliek lieta priekš bazilika. Rekas te. Tas ir kaut kāda kūniņa vai kāpurs kaut kāds iekūņojies. Es domāju, ka būs gliemēs. Varbūt, ka tur tauriņš dzimst. Pametīs viņu maliņā. Lielākā daļa ir ārā. Tā, tas bija Kalifornija. Es lieku pirmajā. Lieku, tas būs pirmais pods. Lai gan man te blakus arī Kalifornija. Šitie visi Kalifornija. Sarkanā paprika. Jo, lai kā būtu, tur visādās krāsās un visādās sarkans vienmēr ir visējošākais. Nu, pārdošanā jau viņi nebūs. Bet arī draugi vienmēr paprasa, vai sarkans. Jo man jau te paliks pārkans tādi. Varēs atkal kādam iedot. Arī iznāca šitā. Šitiem te tāda iet tā šķirnīt, un tas, kas viņai blakus, tas arī vēl joprojām ir tā pati šķirnīt. Un tāpat šeit, tur ir tā šķirnīt, un blakus atkal tā, kur nav tas, kā teikt. Te man prasa kā baklažāni. Ja ir laba sēkla, viņi izdīgs ļoti ātri, un aug viņi gluži tāpatās kā paprika. Te patās vien viņi kopā augs, te pat auga tomāti. Audzēšana tāda pati. Tā, nu es stādīšu tālāk, un to jau vairs nefilmēs, cik te var. Te man diedzētavu aiz mūriša. Tad vienmēr jāpārbauda, vai kaut kas nav uzdīgs. Šodien 2 podiņas aiznes uz siltumnīcu. Izdomāju, ka es varu pārpiķēt arī tabaku. Te būs ērtāk tomēr uzlikt to kastīti uz kaut ko. Tabaka noteikti jāsaslapina. Jo viņai smalkas saknītes. Turecki. Kaut kā zēma liekas, ka varēja būt slapjāk. Tā es aiziešu pēc ūdens. Un es saliešu te visu. Nolēmu tomēr saliet viss, lai nebūtu tik ātri, tikko piķētie jālai. Jo pēc tam tad tas jādara ļoti uzmanīgi.
ņem viņus ārā no podeņa ar zīmuļu palīdzību. Un tad tik daudz nav. Tos laikam viss varēs iepiķēt. Nu, otrs šitā tas saliek. Pēc tam viņas atdaltē. Šeit gan ar cimdiem nevar strādāt. Te bez mazā brīles arī jāuzliek, bet nu, tik traka nevar. Ir smuka maziņa apaļiem lapiņām. Labāk jau, ja ir zemītes silta un ūdens silts. Zem man ir iesilus, bet ūdens bija tāds kāds ārā. Bet nu tā ātri iesils viss. Būs viss labi. Nav augstāks nekā lietus vasarā. Tā kā būtiskāk par visādiem, ko vieno klāt, brīnum līdzekļiem, ir, lai augs justos komfortabli. Gan tomāts, gan paprika, gan baklažāns. Tas ir, lai viņu neiebāž augstā. Nu, cilvēkam man nepatikt, ja augstā iebāzt. Tas ir svarīgāk par tiem būru līdzekļiem. Jo viņš var satrūkties un nonīkt. Vai kādu laiku pārdomāt dzīvu uz vietas. Jā, tā ar augiem ir. Tā lieta jāpatīk. Vienkārši stādīt, redzēt, kā viņš aug. Katrs stādiņš ir tā kā pašs bērns. Nu, vot, tā man tā tabaka arī būs nost no veicamo darbu saraksta. Jo kaut kas jau līdzteks jāpadara, lielie tie dārs darbi jau vēl nav, tur, kur ar zemi jāņemās. Aprīlī sākšu ar kokiem, krūmiem. Tur man viens gabals ir jānorauj vecā zāle, jo cidonijas aizaugušas pagājuši gadu stādītās. Tās jāiztīra. Tā podzerses kaut kādas dabūja, jāprovē uzpotēt, pārpotēt. Tā ka dārs darba nav tāda uzreiz, ka tev zemi jārok un tam līdzīgi. Zemīt roka tad, kad viņi ir rokam. Tā kā viņi ir atmaigusi, irdeni, birstoši. Tad viņi roka. Tā kā viņi vēl ir sarausies, sažmiegusies, slapja, tad nevajag viņu ņukāt. Kas tad te tāds stiprāk pielipis? Tabak diezgan izturīgi tur, kā teikt. Viņi labi ieaugās. Nav bijuši izkritumi pagājušo gadu. Pagājušajā gadā es piķēju istabā, jo mums nebija vēl krāsnes siltumnīcā. Tik pēc 3 dienām apmēram vai 4 ielika. Dabūju stāvēt uz skapīšu, netālu no logu, bet nu arī nepilnā gaismā. Nekas viņai nenotika, viņa nesāk tur augt un stīdzēt, nekas tur nebija.
Turē man būs daudz tās paprikas. Jāpaskatās tagad smukākie stādi. Fuj, paprikas. Tabaks. Tabaks būs smuku daudz. Šitos paņemsim pagaidām nostīs. Skatās kaut kāds smukulīši. Smukus lielus apaļus vairāk kā vienu kastīti šitos šķirni nelikšu. Kopā man tāpat 3 kastītes iznāks. Jo, lai kā gribētos, tomēr ir kaut kādā mēra sajūtai jābūt. Jo viņš jau viss vēl būs jāstāda, jāravē. Zem jāsagatavo, jārok, tas ir manā gadījumā. Kaut kur tādas 3 vagas jau iznāks. Šitā tabaka, ot par turecki es nezinu, bet tie, kas ir barlī, tie nesot jāfermentē. Nu, tā redzēs, kā tur būs. Es jau tā kā tāds pīpmens īpaši neesmu. Tad man nav nenojausma, kā tur ar tām lietām. Nu, šitie paliek pāri. Es viņus pagaidām atstāšu podeņā, ja gadījumā draudzene nebūs iesējusi. Vai gribēs kādu vēl kādu šķirni, tad es viņai šitos iedošu. Tā, kur mans nosaukums? Nosaukums te ir aizkājas. Šitie ir tureckie. Tālāk. Tā te ir gold barley. Ja bišķi garāks tās nosaukums, ka rakstu uz tām šiltītēm, es bišķi saīsinu. Šitas te golden barley bišķiņ pastīdzēs. Bet mēs to līdz viņu safīrēsim. Iemetīsim dziļāk tajā. Kaut kāds savs rīko. Tā padzēros. Novilk jaka. Karsts ir. Ko es aizmirsu pateikt? Stādu es viņas tajā pašā kākā S1 kūdrā, kur man aug visi tomāti, paprika, baklažāni un kas vēl? Tomāti, paprika, baklažāni. Nu, ja tie tagad, pēc tam tur augs arī arbūzi, melons, gurķi, kabači, ķirbi. Viss stāda vienā substrātā. Substrāts ir diezgan smalks, ja kādam tas interesē. Šitas viss saspiežās. Šitajā substrātā es audzēju jau pat neatceros cik ilgi. Kopš viņš vispār ir parādījies, laikam. Vai es parādījos ar audzēšanu. Nu jā, kādreiz dārzniecībās bija parastā kūdra, un tad viņu paši maisīja. Mēs maisījām ar krītu. Nu kā mums iedeva to sarakstu uz, mēs izmērījām ar tām nesam kastēm, cik ir kubi kūdras. Tad mums pateica, cik krītu. Jā, šitā nezāla. Cik krītu, cik superfosfāts, cik kālijs. Man liekas, kālija sulfātu lika.
Un cik mikroelementus tur. Tos, man liekas, viņi paši tur sasvēra. Viss tika maisīts pašiem. Nu jā, tad var sakot, es to kūdru izmantoju jau kopš viņa vispār radusies. Vai arī, varbūt viņa tad bija radusies, bet lielās dārzniecības jau kūdru ņēma ar kravām. Atveda kravu, sievas sanes ar nestuvēm iekšā, liels kaudzes saber. Nu, izmērot, cik tur ir, bet, nu, cik liels, nu, tāds, ka var pārlāpstot, jo viņi bija ļoti savs, tā kūdra, viņi pie reizes laistīja, un pie reizes arī vienoja klāt viss, kas jāvieno, un dakšoja pāri vairāk reizes, kamēr viss sajaucās. Un pēc tam, jā, tas bija kādā gadā? Var sakot, no kaut kāda 80. Jā, 80. es 80. apmēram sāku strādāt. Bišķi ātrāk sāku strādāt. Sāku strādāt dārzniecībā no 16 gadiem. Tur arī viss tās eksekūcijas iemācījās. Piķēt, maisīt droši. Stādīt. Un to KKS es sāku lietot tā kā pati sāku kaut ko audzēt stādus vairumā. Kad es viņus audzēju. Man liekas no 92. gada kaut kur. Tad jātur. Vienkārši tas bija izdevīgākais izmērs un izdevīgākā cena. Te man tāda sajūta, ka man kādam tāda mazāk tā saknīte paliek, to man raustīšana, bet vēl nav gadījies, ka kāds neaugtu tas, kas ir, kā teikt, pārpiķēts. Viss vienmēr ir kā zaldātiņa. Es domāju, ka viņš veido vēl papildus saknes. Tabaku es audzēju 2. gadu. Pagājuši gadu izaudzēju diezgan labi. Vēl lapas tur karājās. Es domāju, ka viņas vēl var apstrādāt. Viņas tāds brangs smuks, tāds dzeltens. Viņas ir novācot jādzeltina, savaru uz šņori un pakar kaut vai, nu, teiksim, plēvas siltumnīcā. Nu, un tur viņas karājās joprojām. Viena daļa viss novāc, ielikt ļodiņā. Paprūvēja sīvus esot, bet viņi jāfermentē. Šī tā bija jau pagājuši, kad bija Golden, Virģīnija Gold. Ērts vien bija pamanījusies uzlīst uz kaklu. Es jau jūtu, kad viņas lien nolas. Nu, kādi jau iekožās arī. Tagad, man liekas, tās lielās ornamentālās, kā viņas tur sauc. Sunim iedeva tableti. Tam vairs nav. Es nezinu, kā tā tableta tur darbojas, esot gan iekšējiem, gan ārējiem parazītiem. Es katru pavasaru dodu to tableti. Viņi dārga. 18 eiro samaksāja kapeikām. Bet viņi labi, viņi visu vasaru strādā, un viņi droši strādā ar tiem pilieniem, vai tur vēl kaut ko, tur tas nav droši. Tā šitie tādi smalkāki, man te podiņā smukāki ir. Tabaks sēkla man vēl ir palikusi pāri, jo man atsūtīja. Es teiktu, ka, nu, tā ir baigi daudz, jo viņi jau bija briesmīgi smalki, un tur daudz ir iekšā, tā ka man būs vēl pašai jākārt 3 gadi, cik vien ilgi viņi dīgs.
tabaka ilgdīgs. Mēs vienreiz pasūtījām un neizsēja tajā gadā. Un, man liekas, kas 2 gadus neizsēja, pēc tam atrada. Viss dīgs tā kā tā. Tā kā droši. Redzēs, šitā ir nefermentējamā barlīs. Golden barlīs. Ka viņi varot tāpatās, ja viņi varēs tāpat, nu tad gan būs daudz īsu. Tabaka briesmīgi dārgi palikusi. Kādreiz bija, man liekas, no paša sākuma bija 24 eiro tā buņģa Winston lielā. Pēc tam 26, tad 28. Tagad ir jau 30. Ārprāts. Tāpēc, ka mēs abi nepīpēt, tad gan bija bankrots. Šitādā veidā. Būs piestādīt vēl vienu kastīti. Tos, kas paliks, es atkal atstāšu podiņā, ja nu gadījumā kādam ievaidzēsies. Sūtīt jau nu nevarēs tos stādus pa Omnivu, bet vietējiem tā nu rokas rokā var arī iedot. Tā labi, tā jau tuvāk vairs negribās, lai viņiem ir rūmi, kur augt. Golden barley. Jā. Tā, tagad vēl viens barlīs. Šitas gan ir kā susekls saudzes. Centos jau tā mazāk viņu tur birdināt, tur sēku slapināja pirkstu un tikai tā. Ai, tik vai tā viņš ir sabirs. Ot kā iet tiem dārzniekiem. Labi, ka ir kāds gudrs, kas parāda priekšā, viss tur pamāca. Un vēl kas ir pats foršākais dzīvē, ka vienmēr ir ko mācīties, vienmēr atrodas, ko tu nezini, un tas ir pats feinākais. Vienmēr atklājumi, vienmēr prieks. Tas dzīvē pats feinākais. Sastādīs šitos, tad bišķi uzēdīs. Tad jāiet vēl baļķi jāsanes, jo vakar lielākos kokus nogāza ar to motorzāģi. Baļķi jānes, vai man tā putešana ar aidieniņu vai. Putēts nav 100 gadi. Man tā doma aiz mājas vien ābelīgi pārputēt. Jo viņai pašai, nu, viņa ir ieaugusi no sēklas, un pašai viņai tie āboliši kaut kādi sīki. Vārds sakot, nekur liekami. Tā, nu, kā teikt, jāgrauj kāds zari nost. Redzēs, kā tur sanāks. Ja te kādam noraujās atās saknes, ir tā prātīgi. Jāpadala viņi.
bišķi pa biezi. Tabakā jau briesmīgi daudz sēklas auga. Man tur kāds kilograms ir tā sēkla pagājušā gada. Tiem nav sakni. TN90, nu te redzēs. Pašreiz ņemam tikai labākos stādus, jo stādi briesmīgi daudz sadīguši. Tam tāds stāds, kam redz, ka ir sakne. Tāpat te sanāks daudz. Es piķēju ar parasto zīmolu, bet var arī, kā teikt, smalku kociņu nosināt. Es atklāju, ka zīmols tāds pats izskatās. Prasībām atbilst. Šitas darbiņš būs padarīts. Vēl jau tāda dikti smalka, kur man tā arī roka nepacēlās, ir selerijas, piemēram, lobēlijas. Nu, ar lobēlijām krautos tik tad, ja būtu uz pārdošanu. Tā paši sev tā. Man ir tāds ziemciešu puķis, kam maz vai kopšana, dienlīlijas un parastās lilijas un plokši, un studentu neļķis, un viss tā pati smuka. Varbūt, ka roza ar šogad uzziedēs, izskatās, ka nav nosalus. Ja nu vien neuzkritīs atkal, tik kāds pārsteigums. Tā kā pagājušo gadu un aizpagājušo gadu taču nosala. Tad maijā, man liekas, kad jau lapas jau visur bija. -6. Viss man riekstkoku apsala. Roza apsala. Nē, roza jau bija pa ziemu apsalus. Es nezinu, es kaut kā nekriņķējos, tāpēc, ka dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek. Nav viens smukums, ir cits smukums, ko tu tur, kā teikt, kreņķēties. Nu, būs jāuzzvana Ivetai. Gribēs tos stādiņus, te būtu ko piķēt un piķēt. Ja viņi nebūs iesējis, tad varbūt viņi gribēs ar. Tikai tā vēl jāiestāst kādu zemi ņemt. Nepaņem pārāk stipru, jo stādiem, nu, stipru zemi. Tā viņi līdīs apakaļ zemē, paliks dzelteni, švak. Viņiem vienkārši apdeg saknes. Laikam paņemšu vēl kādu stādiņu čupu. Šitiem tāds īsāks saknītes noraušās. Šito vēl varēs. Tā vienā rindiņā man ir 5. Te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rindiņas, 7 reiz 5, 35 augi būs un vienā kastītē un kopā tas būs, nu,
Ja kāds izkritīs vai kaut kā vēl, nu, rupi rēķinot 100 stādi. Jau pīpēt pabriesmīgi. Jā, te tāds smukiņas dabūja. Ai, kā tiem saknīts notrūka. Paņemsim vēl kādu. Tāpēc ir jācenšās neiesēt pa biezi, tad vieglāk ir izņemt. Nē, nu izņemt var, bet atdalīt ir grūtāk. Izņemt var. Jā, reku, te tāds smags. Nu, tas viss. Te mēs liekam šiltu atkal TN90 un lai aug. Tā, tagad aši parādīšu, kā man te tagad izskatās, cik daudz es sastādīju. Te ir paprika. Baklažāni. Tie nav visi baklažāni. Baklažāni vēl dīkst visur, kur visās malās. Tomāti, šitie lauka tomāti, tie jau nu diktāk ir iesēti, bet pagājuši gadu jāgar iesēja, jau jūnijā jau laukā tomāti bija ēdami, skaisti lieli sarkani. Te ir siltumnīcas tomātiņi. Tur atkal, ja paliks pāri, būs ko padalīties. Te es esmu iesējusi visu kaut ko. Paprika priekš lauka gaišā. Tad ir priekš lauka arī. Nu, man vienkārši vajadzēja izsēt baklažānu sēklu. Es nezināju, vai viņi varēs vēl glabāt. Es vienkārši viņu izsēju. Kas tur dīks, tas dīks, kas nedīks, nedīks. Ot, paprika miks. Arī veca sēkla. Ārā negribās mest, tad iesēju kastītē. Kāpostu spicīli, lai būtu agrie kāposti. Pētersīļi ir atkal. Pētersīļi sakņi ir jāievieš vairāk uzturā. Tagad daudz gadu viņi nav lietot, es teiktu, kāds 20 gadus, bet viņi ir latviešu zupas klasika. Iecep sīpolus ar pētersīļiem un burkāniem, un tad tālāk turpinās zupas vārīšanu. Tāda ir latviešu klasika. Tā, un tas, te, ko šodien sapiķējām, tabaka. Te ir šodien atnes uz siltumnīcas no Diedzētavas, kas ir, kā teikt, lien ārā. Tad vēl būs jāpārbauda, vai nav jāuzlai ūdenīts. Te man baklažāns dīkst. Tā diezgan apdomīgi viņš dīkst. Nerā, melnais baklažāns. Bulgāru pipars kaut kā, tur jau es vairāk sabēru, bet arī švaki dīdz. Tad ir vēl viens baklažāns, tumšais. Arī dikt švaku uz dīdz. Tā pa vienam. Džalapēno piparītis, tas man patīk ļoti, bet arī kaut kur zaudējis jau dīdzību. Droši vien, ka man tā sēkla sena. Tad ir bulgāru pipars, viens kā pirksts. Zorija gaišais pipars, ļoti viņa aromātiski, bet arī viens pats tikai ar sēklu droši vien. Nav pirmā svaiguma. Bet šeit būs daudz arī paprikas un baklažāni, kas jau ir sadīguši. Tā ka droši var sēt vēl. Viss izaugs. Un mani secinājumi, ka manā klimatā aug labāk paprika un baklažāni ārā nekā iekšā. Un kas ir lauka tomāti, tie arī laukā ir jāstāda. Laukā viņi jūtās izcili. Tā, reportāža no siltumnīcas beidzās. Manā Diedzētavā atkal kaut kas sadīdzis. Jānes uz siltumnīcu.
Šitie ļoti ātri sadīg. Viņas tikai piekdienu nopirka sēklas piesēt klāt, jo vecās nedīgas. Vienkārši turpatās ielikt jaunās sēkliņas. Un šīs ir sadīgušas. Šitas arī jānes prom uz siltumnīcu. Un te 4 podziņi tik palikuši pēdējie. Te ir kaut kāds cilpiņas rādās. Man liekas, viss nesīs, jo tagad siltumnīca arī visu laiku silts ir. Tad nebūs jāvaktē, ka neizstīdz pa daudz. Es aizmirsu pateikt, kas tie tādi bija. Šitie ir gaišā paprika. Viņi ir ļoti aromātiski un viņi ļoti labi aug ārā. Tā, ko es atnesu. Šitie viss, man liekas. Nē, šitas ir strīpainais baklažāns. Man tas šķiet. Un šitais ir kajenne piparītis. Kajenne ir tāds neliels strup piparīši, bet ļoti daudz virsū, man viņi dikti patīk. Iepriekš atnestie jau reku jau stiepjās ārā. Pēc tam viņiem izlīdīs lapiņas. Vakar stādītā paprika. Paprika man īstenībā ir daudz, ir visvairāk sarkanā Kalifornijas Wonder, brīnums. Un te ir vienkārši sarkana rakstīts. Tam nosaukumam jābūt uz ārpusi. Kamēr dīkst ir uz iekšpusi, kad ir izstāde, tad es lieku uz ārpusi. Lai no ārpuses var redzēt sarkangallīti. Sarkangallīti lauka tomāts un viņš būs tāds kompakts. Baklažāniņi aug. Tie arī būs ārā. Podiņi man ir lieli, vienkārši man nebija mazāk podiņi, nu ko tad pirks atkal jauns podus. Un šitā te zemīt jau viņiem noderēs augšanas iesākumā. Tā es nekādu melnzem neiestrādāju, bet visiem stādiem ir savs mantojums, savu bagāžu līdzi. Un tā kā tagad ir diezgan agars, viņi vēl paspējas izaugt tik lieli, ka viņiem tā tik būs tas pods. Tomātiņi auga. Šitie ir siltumnīcas, tie tādi garāki ir. Siltumnīcas tomāti nodrošina vēlo ražu, jo laukā tomāti normāli ražo līdz kartupeļu lakstu puvei. Tad viņas, kā teikt, tad ir viss caura lauka tomātiem. Bet pēc tam siltumnīcā ilgi.